Beidzot, mēs esam nonākuši līdz noteikumiem, kā tricikls skaita punktus driftā. Tātad, protams, sānslīd, jo lielāks leņķis, jo vairāk punktu. Jo lielāks leņķis un vēl lielāks ātrums, jo vēl vairāk punktu. Bet tas nav viss. Mums driftā ir jābrauc arī noteiktajās zonās, tā saucamās clipping pointos. Trasē daudzās vietās ir zonas, kur tev ar pakaļi jātrāp. Ārmalās viņas atrodas. Katra zona cita īsāk, cita garāk, jo vairāk punktu. Tātad nepietiks ar vienu to, ka tu brauc sānslīdē, jo sānslīda drifts ir kontrolēts sānslīde. Tev ir kontrolēti, jātrāp zonās, kur tev būs vēl punkti. Un tātad, kurš 10 minūšu laikā visvairāk savāc punktus, tas ir uzvarējis. Ejam un skatāmies, ko mēs redzam zālē. Pirmā vieta, otrā vieta, trešā vieta. Nedēļas, mēneša un gada drift king. Gada sākumā uzšaut krūtākos punktus. Ja es pārliecos, ka neviens tev pa gadu nepārspēs, tad es dabūšu.